Mācīgi nav īsti tur pareizi, bet reizēm pat var ar kaut kādu skatīties pret kādu spēlētāju, ja tu uzreiz un viņš iemalc all-in, tad, kā mēs te redzam, te daži ir ļoti taiti spēlētāji un skaidrs, ka viņš all-in liks tikai ar, tā kā tagad redzam, ar dāmām, ja, kad cilvēks ir sagaidījis, cik viņam 3 blindi ir pat mazāk. Nu jā, 2,5, jā, un tagad ar dāmām ieliek all-in, jā. Skaidrs, ka tur būs kols noteikti kāds. No, big blind, vismaz. Ja ne vēl small blinds arī, kas small blindam būs, paskatīsimies. Nekus nomīt. Big blinds nes. Big blindam ir autokols. Interesanti, vai viņš paskatījās pirms tam kārtīs vai arī? Viņš nepaskatījās. Man tā spēlētāja pie galda teica, ka pat nepaskatījās un ielika uzreiz tāda situācija. Man ar tādu vienu šodien bija situācijas, ja Karala dāma vienkārši autokolu uztaisīja. Jā, es atceros. Full house man atvērās. Tā kā tur es arī nemaz neskatījos, skaidrs, ka tur bija šorsteks, kas jākoloja. Jā. Nu jā, dāma neatvērās, tā kā Jurijam turnīrs ir beidzies 9. vietā. Par 9. vietu kaut kā 200 latu pienācās tur apmēram, jā? Jā, nedaudz virs 200. 200 ar maziņu ostīti tur bija. Vienalga nav slikti priekšā no 12. Nu jā, protams, es jau viņam teicu, redz, mēs bez nekādas apdrošināšanas, bez nekā noturēšanas, tā kā viss kārtībā uzmundrināja viņu. Viņš tā ļoti man vairākas reizes piedāvāja. Viņš saka, tev tūlīt būs jāliek big blinds daudz. Apdrošināmies ātrāk, kamēr tu vēl neesi kaut ko izdomājis. Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. Tas varbūt izdevīgāk ir tad, ja ir, teiksim, vairāk mazi vai vidēji steki, kuriem būs skaidrs, ka būs drīz tā konfrontācija un tad būs jākrīt kādam ārā, bet, piemēram, ja tu esi tāds vidējs, un kad kādam ir 3 big blind, taču nekad nav tas savu izdevīgi vispār, gan ir apdrošināties. Viņi sevišķi, jā, kā tu teici, 100 latu turnīrā, ja tur būtu kaut kāds bubbles 100 000, tad tas uzreiz ir cits stāsts vispār. Jā, tad arī tu apdrošināties. Jā, protams. Varbūt atkal pa tev kāds smietos tā, kāds saka internetā, saka, ka viņi teikt, kā tu varēji apdrošināties. Tā es piekrītu, bet jā, tas arī tāds svarīgs faktors. Te Ilja ņem atkal iniciatīvu savās rokās. Jā, nu, protams, viņam 5 blindiem. Liels teiks, kāpēc ne, viss ir pareizi. Viņam 40 blindi, ko Sas darīs? Ok. Nu, Sas, es domāju, pielietos stop and go, ja tas saucās pokera terminoloģijā. Tā saucās, bet vai viņš to darīs? Nu, es domāju, ka to darīs, ja viņš nokoloja, tas skaidrs, ka viņš nepaliks ar 10 000. Es domāju, ka viņš jau reku sagatavojas, jo flops atvērās, viņš jau turēja jau tos čipus jau rokā. Jau. Jā, tā arī bija. Tur vēl viena kola. Nu jā, bet skaidrs, ka tur tāpatās šajā situācijā nekas nebūtu mainījies, ka Iļiem jau bija jākolo tāpatās. Tas ir tas, par ko mēs runājam, ka pa spēlētājiem tie steki jau tik īsi ir. Neko arī Sas diezgan ātri pagaidām mums spēlētāji atvedās no fināla galda. Sas 8. vietā. Un Iļa turpina audzēt steku. Tie divi lielie arī to, ko jūs teicat. Kad viņi vēl savā starpā kaut ko spēlēja mazāk uz mums uzbruk varbūt. Te interesanti ir tas, ka tie lielākie steki var veiksmīgi izdarīt spiedienu uz visiem, kas ir vidēji. Ja tādi kaut kādi tur 15 big blind steki, man liekas, ka tagad ir visvairāk, vai kam 20 big blind bija tam jājūtas visvairāk apdraudētam no big stekiem. Jo, big steki var izdarīt spiedienu uz to, ka tie steki ir vidēji, viņiem vēl nav jāriskē, bet ir vēl mazāki steki. Nu jā, tas ir no tās pokeras turnīra stratēģijas. Kas ir svarīgākais uz tiem, kuri ir vidēji. Jo mazie ir tāpat gatavi jau gamblot, bet tie vidējie vēl tā domā, ka viņi vēl var noturēties cilvēku pa maziem, un tāpēc viņi attiecīgi daudz vairāk, teiksim, baidās.
ka tu sastāstīsi visas gudrās pokeru lietas, vairāk nevienu turnīru mēs nevarēsim vinnēt, tā kā, uz ko ir jāspiež. Tā kā. Nu, tas tā tiešām ir, jo skaidrs, kad uzbrukot šortsekam, viņš var mierīgi pārlikt vēl olinā, un tad var sanākt kāda situācija, cik viņš ir liels teks, būs jākolo vēl beigās viņš. Tā kā. Jā, Aleks izlem nokolot tikai. Man tas tā nepārāk patīk. Tieši šis ir labs piemērs, kāpēc tas nepārāk patīk, jo atnāk bieži tās overkārtas. Un par tādu tik agresīvu spēlētāju kā Iļa, tur labi likt ir vienkārši pašam uzreiz all-in. Skaidrs, ka Iļa reizo ar ļoti plašu range. Bet varbūt kaut kas interesants notiks. Nu. Izskatās jau, ka nenotiks, domāju, ka vēlreiz pārbaudi ir kad ir divas overkārtas. Baigi daudz drosmi vajadzētu, lai pārliktu. Tur vienkārši Iļa atkal savāc spotu bez īpašām problēmām. Jā, viņš ir tāds reāls kandidāts uz to, lai būtu uzvarējis divas Latvian Poker Series turnīrus. Tieši tā rādīšana var būt kaut kādu tam var būt kaut kāda vērtība, teiksim, pievienotā, bet turnīros man liekas, ka tas uzreiz, piemēram, man parāda kaut kādās situācijās tur kārtas, un es uzreiz kaut kā sāku kategorizēt to, ko viņš to darīt un tas ir vairāk tā kā, piemēram, viņam par sliktu, man liekas, ka nāk. Jā, bet tā, ka, tas, ko tu runāji, kā aktivizēšana, tas arī, ko es jau iepriekš teicu par to Norvēģu čempionātu. Ok, šeit var būt kaut kas ļoti interesants. Mikus tikai nokoloja, tas arī tāds interesants gājiens, bez mazliet tā kā tūži vai karaļi pie aktīvu galdu, bet Jā, bet viņam liels steks, un viņš var kolot tur arī ar pārējiem sešiniekiem, es nezinu. Nu jā, tā kā. Interesanti, kā šī spēle attīstītos. Pret Iļu, pieņemsim, es Mika vietā, es domāju, ka es sliktu trībet, jo Iļa ir tāds, kurš bieži vien liek forbets un ar devītniekiem, teiksim, ir tā, ka, Jā, es domāju arī, ka vajadzētu tomēr likt, jo Iļa ir tāds aktīvs un viņam viņš liks arī pretī. Jā. Tas ir pats interesantākais, kas var notikt. Jā. Nočeko ar setu. Vienmēr, teiksim, tagad ir tāda situācija, kad sēdi ar devītniekam un jūties, ka viss ir tavs. Tūlīt viss ir tavs un liels steks vēl liek čipas iekšā. Jā. Tas ir, tā ir tāda. Tas, kā tavas emocijas mainās mirklī, kad tu ieraugi, ka tu ar setu neesi priekšā. Jā. Šis ir... Domā, uz cik grib pārlikt tas, vai kā viņš var tikai kolos un turnāt čekreizos. Viņš viltīgi arī izspēlē. Varbūt viņš nezaudēs tik daudz dēļ tā. Bet, es domāju, ka drīzāk viņš baidās par aizbiedēšanu. Izkrīt pilnīgi blanku. Tukšs kārts, tā teikt, izkrīt. Te būs grūti pasargāt sevi no. Varbūt, bet es nezinu, ar setu baigi grūti ir čekolot tagad. Es domāju, ka jātais čekreiz šeit ar setu. Ja tev ir devītnieki, es nezinu, šeit ir diezgan loģiski turnā, man liekas, ka čekreizot. Protams, klasiskā, gandrīz vai klasiskā var teikt. Seta izspēle. Ja šeit būtu atnācis kāds kalps vai kungs, tad varbūt varētu izvairīties, teiksim, no kaut kādas tik milzīgas konfrontācijas kā tagad. Jā, izskatīt divnieks, var teikt, ka ļoti neveiksmīgi kārts priekš Iļas. Jā. Viņš ķersies pie lieliem čipiem. Jā, tā arī notiek, protams, cerās. Un ko tālāk darīt? Mikum, kā tu domā? Viņa... Nesanāca? Te kaut kas tāds arī vēl interesantāks notika, laikam tas nesnāca uzreiz. Nē, viņš 30 it kā ielika. Jā, ir 30 ieskaitīja. Viņš to šķipu smeta, aizkrita, neaizkrita vispār līnija, iesāk varbūt dīleri. Man patika, ko šeit darīt, likt kaut kādu reizi uz 46,000 vai kaut ko tādu, kas vēl patur iekšā flash draws. Jo, tu gribi, lai tie draw maksā, kas vēl patur iekšā dāmas, tur kaut kāda, dūs dāma vai kaut kādas tādas rokas, kas viņas patur iekšā. Un, teiksim, skaidrs, ka šeit tāpat, ja viņš uzliks arī 60,000, tad nekur Iļa neaizies projām. Kols, jā, laikam tas ir. Jā. Šeit tāda ļoti interesanta banka.
Oi! Jā, tas ir, es domāju, ka vēl neveiksmīgāk kārts priekš Iļas. Te var viņi saiet tomēr Olinā, es domāju, pat, ka tas ir ļoti ticams. Bet tas ir tas, ko tu domātu vienmēr, kad ir niekajiem, kurš no mums domātu, kad būtu devītnieki. Domāt, kāpēc iespējas vairāk dabūt. Es domāju, par divniekiem Iļa vispār nepieļauj, ka tur varētu būt divnieki pēc tas izspēles. Vienīgais, kam viņš zaudē, tas ir dāmas. Un baigi, teiksim tā. Un tas baigi naivi ir kaut kā likt, teiksim, uz tādām visstiprākajām rokām ar setu. Tu vienmēr rēķinies, ka tu esi tas, kuram maksā. Jā, bankā 100, vairāk nekā 100, un viņš ieliek 20. Tādu galīgi provocējošu likmi. Tieši viņš vēlās izprovocēt pretinieku vēl kaut ko. Es domāju, ka arī izprovocēs, visticamāk. Tur var. Es domāju, ka šeit Mikam jāliek Olins ir. Viņam ir 95, jā. Jā, protams, Insta Kols ar devītniekiem. Auč, jā. Viņam es cepurs rakstīts auč, jā. Jā, šis sanāca tāds traks, ļoti traks coolers. Bet no Iļam vēl vienalga paliek ap 20 big blindiem, tā kā, kas ir spēlējums stacks, un it sevišķi pie šīs dinamikas 20 big blind, tad noteikti ir ok stacks, no kur vēl. Jā, es domāju, ka Iļa varētu atdzīvoties, jo viņš pietiekami komfortabli jūtās arī ar 20 blindiem. Jā, Mikam tāda ļoti veiksmīgi izspēle. Bet neko nevar, nekā Iļas, mēs varam Iļu vainot, ne arī viņš pats sevi var vainot par to, ka tā notika. Tas ir vienkārši tāds protams. Setups. Pūlers, jā, vai kā. Jā, tas mēs visu kaut kā. Piedzīvojums sākas ar triobet.com. Mēs redzam reizi no pirmās pozīcijas ar astotniekiem. Jā, viņam steks vēl atļaus 103 000. Jā. Bet arī šeit pat ar astotniekiem, ja Mikus ieliek 20 000, tad Māris tā īsti nezin, ko darīt. Jā, protams. Es domāju, ka tas viņam būtu folds. Diezin vai viņš iesaistītos izspēlē ar čiplīdu. Ko Aleks pielīdzinājās. Jā, tā Aleksam varbūt var nepatikšanas gadīties. Ar pieciniekiem reti, kad dabū over pāri, bet pat tad tu vari iekļūt nepatikšanās. Jā, tā es domāju, ka sekos čekreiz, bet kā tu domā, tas var izsist? Astotnieks no šādas bankas, no šāda kluba? Var izsist. Māri, teiksim, cik es esmu ar viņu spēlējis, es uzskatu, ka viņi var izfoldot. Jo, piemēram, viņš vēl iepriekš redzēja, ka Aleks bija iesaisties kādā izspēlē ar Kolu, kur viņam bija, teiksim, pamažu čīpi tur zem 20 blindiem. Tā kā viņam Mārim ir noteikti grūts lēmums tagad, jo te ir tāds, kad, piemēram, Aleksam ļoti var būt četrnieks, jo viņš no big blind tomēr piekolē, un tas kaut kā, teiksim, paplašina to arī līdz tādām rokām kā 5-4 vai kaut kas ir tāds spekulatīvāks. Es domāju, ka tas vienīgais gandrīz var būt tas četrnieks, jo diezin vai viņam būs devītnieki, desmitnieki vai kaut kas augstāks. Otra lieta, ka Mārs, protams, domā ne tikai par tiem 10 000, kas tagad jāpieliek, bet arī par tiem pāriem 30. Jā, skaidrs, viņš tagad domā pieņemt lēmu uz visu stēku. Jā, ka tas nav. Mārs dodās all-in. Jā. Un Aleksim tagad atpakaļ lēmums ir. Tagad jau gan, es domāju, ka viņš ir pārbaudījis, ir jāfoldo, ko tu saki. Mēs redzam kārtas, bet viņš ir uztaisījis to pārbaudi un. Jā, tad viņam paliek vēl 10 blindi, kas ir kā, kas tu vari pats vēl iebīdīt un pats vēl var savākt čīpus. Jā, šajā situācijā es nezinu, ko viņš varētu sist, teiksim, ja mēs labi neredzētu to satunu, jo preflopā bija reizes, pēc tam bija bets un vēl rīreizes,
vai no Māra varētu to sagaidīt, tad Dūza Karalis, nezinu. Es domāju, ka nē. Tas ir vienīgais punkts. Jā, ir tāds neliels pārsteigums, ka Māris ar 8 ielika pāri. Jo tomēr tā ir grūta situācija un pie fināla galda visi lēmumi ir grūtāki dēļ tiem. Tomēr ir tā naudas starpība un tas, ka tu vari atrast labāku iespēju, kur ielikt savus čipus. Un vēl tas, ka ir daudz līdzīgi stēku un uz to vienmēr ir jāskatās, kad tu esi pie fināla galda. Pieņemsim, ja tā būtu situācija, kur kaut kur, teiksim, tālu no naudām, tad tur varbūt vairāk viņam vajadzētu gribēt, teiksim, iesaistīties nekā šī mieklī, kad pie fināla galda. Nu jā, ar 5 tāda nepatīkama situācija. Tev overpārs ir un... Jā, bet tas, ka tu tikai blefu sit un vai tur būs blefs, tas ir ļoti, ļoti maz varbūtība. Šajā gadījumā pret šo pretinieku varbūt mēs Māri pārāk tādu taiti parādam, bet nu, tā noteikti pēc iepriekšējām izspēlēm arī varēja redzēt, ka viņš tomēr spēlē tā solīdi un mierīgi un necenšās izpildīties. Te par kaut kādu staking fundu atkal rāda paziņojumu. Bet, jā, kā jau iepriekš minēju, tev visvairāk varēs noskaidrot e-pastā, jo man pašam, teiksim, nav informācijas ierados vēlāk uz to komentēšanu, nav informācijas tieši par to, kas ir konkrētajā piedāvājumā ietilpst. Ja tam bieži vien kārts nav redzami, tas tā nedaudz mulsina, bet nu, tā otra jau tik švaka, ka gandrīz vai var pēc vienas foldot to roku. Nu, Iļam tagad blindu skaits nedaudz sarucis, jo palielinājis blindu uz 5000, tā kā viņam šobrīd ir, cik viņam sanāk, 18, nav vairs 20, mazāk 17, jā. Mikas izlem kolot. Man labāk trībets patika nekā kola šeit. Nu jā, tas bija tas, ko tu teici par to spiedienu, ka tomēr pārbaudīt viņu lieku reizi un vai grūti Iļam tur spēlēt pretī, teiksim, tādā situācijā. Jā, ar šādām kārtīm tur. Ja Iļa ieliek all-in, tad tu ar to pārbaudi skaidrs, ka tas ir falls. Jā, tad ir viegls falls, nekāda problēma. Un šeit ir, piemēram, Iļa liks un Mikas kolas, un viņam tāda minēšana būs nedaudz. Jā, tieši tā. Viņš nebūs tas, kurš kontrolē situāciju. Ja, teiksim, tas trībēts būtu nokolots preflopā, tas skaidrs, kad būtu vieglāk. Jā. Kad instakoloja, nedaudz kļūdījies, Mikas instakoloja šo pasākumu. Nu jā, bet turnā, pieņemsim atkal. Tad ir tā, ka tā tomēr ir nedaudz tāda minēšana, nu jā, ka tu protams, neesi tas, kurš kontrolē. Jā. Kas Iļa tagad, ja liek šeit, pieņemsim, viņam mazs stēks, viņš tā kā rētāk liks, bet ja viņš te izšauj, pieņemsim, nezinu, tur 26,000, un ko tad tu vari darīt ar devītnieku? Tas ir folds, tad tu esi tās, kurš min. Skaidrs pēc tribetu, un ja Iļa kolo tā tribeta, tas skaidrs, ka iniciatīva būtu Mikam, un viņš varētu pēc čeka jau pirmais likt. Nu šeit gan man liekas, ka Mikam vajadzēja likt, jo ir kaut kāds kārtas tomēr arī, kas nepatīk. Un tagad, pat arī tagad, ja Iļa liek 26,000, Mikam ir minēšana. Bet, nu, jā, bet Iļa nolēma pasaudzēt savus teikumus. Man labāk patika likmi turnā. Jo tad mēs tomēr izfaldējam tādas rokas kā Kalps dāmu, Kungs dāmu, kurām ir potenciāls pret mums. Kā atnāk tur, nu arī varētu, teiksim, dāmu vai Kalps, tad mēs neļaujam apstīties šo bezmaksas kārti. Jā, par tam izmaksām pagaidām vēl nesanāk. Kā mēs redzam blindus atkal. Vitāliem un Aleksim ir pa 7. Nu jā, tad 13, 15, 27, jā. 314, tas, ja nemaldos, ir gandrīz vai pusi no visiem turnīru čipiem. Nu jā, tur tā sanāk. Man liekas, ka kopējais bija 700,000 virs. Pēkrons all-in no pirmās pozīcijas. 7-6. Nu, visai plaši var tā teikt, ko tu saki par tādu all-inu. Nu, man patīk šis ar suited konektoriem, teiksim, labāk likt nekā ar viņš uzrāvās uz ģeta kaltiem, jā. Piemēram, pēc tāda galda, kas ir tik pasīvs, tad varbūt man patiktu varbūt palaist garām un no vēlas pozīcijas likt. Bet, nu, šis ir pilnībā ok, man tas neliekas nekas tāds, teiksim, nepareizs. Varbūt augstāk suited konektori būtu labāk, kaut kas tur 10, 9 suited, 8, 9 suited, bet, nu, šis arī ir ok. Tas tur ģirds ir iegrimis pārdomās, es neredzēju, tas jau tāds... Viņš vēl nav nokolējis, jā. Ir tas low rolls vai nav, kā tu domā? Nu,
Jā, viņš ir uz Big Blind un aiz viņu vairs neviens nesēž. Nu, nedaudz ir šis, jā. Tur ir jau pārāk ilgi, teiksim, ar kaut kādiem 9 vai 10. Nu, jā. Bet arī, man liekas, ka ar 10 tur arī ir kols. Tā kā diezgan ātrs. Nu, jā, šis ir tas, ko tur arī pirms tam iepriekš bija jautājuši cilvēki. Te par izmaksām pagaidām neesmu atradis info. Kaut kā Alko Olimpika, es skatos turnīros nākušties Lorola modē, jo es nesen spēlēju pirms nedēļas pie fināla galda, un tur bija arī tāda situācija, ka viens ar dāmām ilgi domāja, kolot vai nekolot, un arī spēlētājs pārdzīvo. Viņš ielika all-in 10 blindus, ja, un ar dāmām ilgi domāja, kolot vai nekolot. Tā kā tagad ir kāpi, tā nedaudz mazāk tur tā viņam pateica. Ne, bet tas ir laikam saistīts ar to, ka ģirds, teiksim, nav tā, ka pokeru ikdienā spēlē, un viņam varbūt slēgs. Nu jā, varbūt tā ir, jā. Izpratne ir citādāk. Jā, jo viņam liekas, ka all-in tomēr ir. Manām jautrība pie galda par to. Nu jā, bet ģirds tiešām varēja redzēt, es ar viņu spēlēju pie viena galda, ka viņš nav regulārs pokeru spēlētājs. Viņš tāpatās pret maniem karalu dāmu izmet. Nu jā, atbrauc, teiksim, tā vairāk, teiksim, izklaidēties un tā kā to notikumu izbaudīt, un tad tas varbūt nav tik skaidrs. Nu, kaut kas jau sāk parādīties pa ekrānam, nav tik traki. Jā. Tā kā 4 auti parādījušies, un kas finišā būs. Jā. Un to, ko es sāku stāstīt, bija tā izspēle, ka viens ar dāmām ilgi slow roll taisīja, tā teikt, un nedaudz brīdi vēlāk viens uzreizoja, un atkal sakoja tāds pats all-ins, un viņš ar karaļiem ilgi domāja, un tiešām varēja redzēt, ka viņš kolos, ka viņš ir big steks, un ka viņš tos karaļus nemetīs ārā, bet viņš sēdēja, skaidrs, ka tur spēlētājiem dažiem sašutums bija liels, viņš tā pasmējās, ka tas būtu ļoti smieklīgi, bet es jau teicu, ka... Ne jau tā, ka tikai jautrībai atnākšu paspēlēt, un pēc tam cilvēkam varbūt ir kaut kas tāds, emocionāls tur pārdzīvojums, un tad tas liekas tā muļķīgi. Piemēram, tādās situācijās, kur ir, teiksim, all-ins un šidā, te varbūt bija tā situācija, ka ģirds, teiksim, nav tik ļoti pieredzējis kā pokeru spēlētājs, un viņam varbūt ir... Nē, jā, tas ir piedodam, jā. Es tiešām arī es pat neatceros, viņu esmu redzējis iepriekš, neesmu šeit Olimpika turnīros, es pat uzreiz nevaru pateikt, tā mēs esam spēlējuši kopā vai nē. Un Īļa tad diezgan drosmīgi dodās. Bet viņi ir 6 tā palikuši, tāpēc tas ir šits arī ir ok. Visi no tā modernā batona skatos tagad, tā kā tu teici. Jā, bet redz, ka tā ir 7-6 no tā modernā bija kā bija. Tomēr viss galds bija priekšā un sagadīja. Bet redz, gandrīz vai tāpatās izblufoja, daudz netrūka. Jā, ja izmest kalpus, tad tur jau ir jāliek. Bet, varbūt tur arī bija tā situācija, viņš redzēja, ka sēž uz Big Blind, jā, tā kā. Jā, tas arī ir svarīgs faktors, jo tur ir kaut kāds tāds... bet šeit ir tas, ka nav tik teiksim, nav reti, kurš spēlētājiem, kurš var tā atļauties kolot tā ļoti plaši, jo, piemēram, internetā citreiz ir tādi spēlētāji, kuri kolo ar gandrīz jebko, tur, ja viņam ir 60 Big Blind, viņš to kolos vienkārši, nezinu, dāma 8, tā, tur varbūt jābūt ir kaut kāda konservatīvāk ir jāliek. Bet šeit ir tā, ka visiem maz stek un tik liberāli jau neviens nekolos. Atkal uz batonu ienāk, tā teikt, uz UTG, jo pirmā roka uzreiz ir atkal visai spēcīga. Aleks nofoldoja 7. Ļoti disciplinēts folds. Jā. Es neiztēlojos sevi izdaram tādu foldu. Sevišķi ar 6 Big Blindiem. Wow! Īļa all-in. Jā, skaidrs, ka Īļa saprot, ka Mikus ir čiplīders un viņam tas man varētu būt plašāks. Man vienalga nepārāk tas patīk, tikai tāpēc, ka Aleks ir tik ļoti shortstacks. Aleksim ir tikai 6 Big Blind. Īļam tu gribēji? Nē, Aleksim. Īļam ir 12. Par to 7 foldu, par to arī, jā, es piekrītu tiešām. Bet tāpēc arī Īļam vajadzētu likt piesardzīgāk all-in, jo ir mazs stacks, un viņš attiecīgi diezgan liela iespēja, ka viņš tiks tālāk, tiks, teiksim, uz to noturēsies ilgāk, jā. Tā kā viņš pelna Īļa turnīrā, teiksim, tā kā pelna naudu ne tikai tā, ka viņš uzvar banku, bet arī tā, kad... Kāds izlido. Jā, tā, ka kāds izlido. Jā, diemžēl Īļa izkrīt arī no turnīra. Diemžēl pāriem pa laimi, protams, to mēs sakam, diemžēl Īļiem. Samērā negaidīt, ņemot vērā, cik viņš liels tā, ka pienāca pie galda. Un to zinot, kā viņš spēlē, ka izdara spiedienu uz pretiniekiem.
Bet neko darīt. Tas set over set jau tomēr visvairāk viņam maksāja. Jā, nu, protams, tā ir ļoti, ļoti liela sāpīga neveiksme. Bet es skatos, dalībnieki visai ātri krīt ārā. Jau 5 palikuši un ātri izkrīt 2 šortsteki. Tagad vēl 2 dalībnieki un 5. Tagad spēle varētu mazliet pierimt vai Mikus izmantos savu lielo steku un presingos. Nu cik? Viņam 80. Tā mēs redzam, Vitālijam Aleksam ļoti maz. Viņam vairāk nekā visiem pārējiem spēlētājiem. Nu jā, teiksim, tas ir tas, kas, pieņemsim, Ilja ielika all-in ar 12 big blindiem, kamēr 2 spēlētājiem ir 7 big blind. Nu, man liekas, ka tur tajā mirklī Iljam jāliek ir tikai ļoti šauru to range. Jā. Tas ir tas, kur... Nu, tas sanāca arī man pats savā ziņā tā situācija, ka es redzēju, ka pie mūsu galda ir daudz shortsteki. Tas bija brīdī, ka bijām kaut kādi 14, 16 spēlētāji. Tad izskatās, ka iespējams kātudīsimies no vēl kāda spēlētāja. Mikum ir labkrits, viņam visu laiku kaut kas nāk. Viņš laimīgā vietā ir apsēdies. Lakboks tā tiek. Lucky box. Nu, skatīsimies, kā dīlerēs to. Protams, nedaudz priekšā, bet pavisam nedaudz. Uzreiz galds. Tur jau pie galda komentāri, ka viss nav tā, ka gluži viss, bet tas ir diezgan ļoti uz to iet. 2 runner street, jā. Jā, teiksim, Iljam tas folds būs. Ka viens no runner sāk vērties. Un? Nekā. Jā, diemžēl nepalīdzēja dos vairs. Jā, Vitālijs draudzīgi atvedās visiem pasaka paldies. Tas ir tas, kas man pašam, es teiksim, nespēlēju tik daudz laivu, bet tas ir tas, kas man pašam citreiz piemirst tās, kad vienmēr komentējot šeit to pamanu un piebilst to, ka tas ir tā labi, ka, teiksim, tā atsveicinās ar paspiež roku vai vismaz, teiksim, šitā ar prieku tur atvedās no visiem. Hey, loser! Oh my God, it's a bear cub. I know, I took it. What are you doing, you insane? You owe me $1,000 cash. Hell no, it was just a stupid bet. What? To us, there are no stupid bets. Tas, ka viņam tas ir neizdevīgi. Tāpēc, ka Aleks drīzumā, viņam vajadzētu izkrist ārā, ņemot vērā to cik viņam blind ir. Es atceros, pavisam nesen bija tāda situācija pie fināla galda, kad bija viens spēlētājs tieši pirms bablas, kad viens spēlētājs līdz naudām, un viens spēlētājs bija palicis ar 4-5 big blindiem. Pārējiem tur bija daudziem 10-11 big blind, un tajā mirklī neviens neriskēja spēlēt, līdz tas cilvēks ar 4-5 big blindiem vai nu izkrits vai vismaz uzdubultojies. Nu, jā. Un ļoti labs brīdis čiplīderam, kad var, principā, viņš darīt visu, ko grib. Te parādījās jautājumu. Dalības maksa šajā turnīrā ir 100 lati. Un vislielākais laimes, ko latviešu spēlētājs jebkad ir laimējis, tas ir, man liekas, Kaspars Renga, un tie ir, ja nemaldos, 255,000 eiro. Jā, tas bija EPT turnīrā. Jā, pie 5. vietu Francijā. Tas viens no lielākajiem. Jā, tas bija Online tādu sasniegumu ir praktiski neiespējami dabūt, jo tik lielu balvu fonds principā nav. Kluži ar tādu tik noteikti ļoti nevar reti, apgalvot. Kurš turnīrs ir, kur 200,000 eiro pat seniem miljonus lielāko, man liekas, 200,000. Nu jā, bet ir ik pa laikam kādas sērijas, kur iespējams, teiksim, iegūt šos laimes. Internetā, man liekas, ka lielākais laimes ir $160,000. Nu, tas grūti pateikt. Tas ir laimes, nezinu, tā varbūt peļņa labāk vai par algu tā grūti saukt, jo tradicionālā izpratnē tas ir tā kā daudziem nepatīk, bet, teiksim... Īsumā šiem pokeru spēlēm, kas to nodarbojas, tā ir alga. Un labi, šeit mēs redzam Molinu, kur Aleks iegāja uz 10, Miks, protams, jā, Koloja. Tāds pārsteidzošs. Un, jā, tagad tikai kungs un... Aleks jau ceļās kājās, bet vēl jau nekas nav noticis. Un es pamanīju to izspēli, kur Ķirts ar kalpiem ļoti ilgi domāja, un tā bija tā izspēle, kur mēs arī līdzīgi, kad viņš ar dāmām domāja, diskutējām, kāpēc viņš tā domā. Šeit tur bija nedaudz citādāk, man liekas, ka... ar dāmām viņš teica, ka tur bija tā situācija, ka vēl viens spēlētājs ir aizmugurē. Jā, bet viņš, man liekas, nedomāja dēļ tā, lai ievilinātu to spēlētāju, bet tur atkal bija tieši
Kā šoreiz domāju, varbūt vispār jāmet ārā, jo viņš ir diezgan uzmanīgs spēlētājs.